Latvijas televīzija un Latelekom piedāvā Pieslēdzies Latvija. Lārā, nedrīkst. Mans vārds ir Rita Kozlova. Jaunībā un bērnību pavadīju Jelgavā, pēc tam apprecējos, aizgāju uz laukiem. Strādāju laukos lopkopībā. Jaunībā strādāju vefā, tad jau bija vefs. Piedalījāmies pašdarbībā, un tagad arī to pašu daru. Labvakar, muterīt! Nu, labvakar, labvakar! Vai tu zini, mamma, tu mani mācīji par ārstu, bet ja tu zinātu, cik man slikti gāja, es vairs par ārstu nebūšu. Nebūšu. Man ir daudz pašas sacerēta lūdziņu, mēs te uzvedam viņas. Nu, kur tad tas B pazudis? Ar datoru pirmo reizi iepazinos šeit otrās mājās. Mūsu vadītāja Lilija mūs aizveda uz kursiem, tad mūs mācīja rakstīt. Nu, tik daudz jau nu iemācījos, uzrakstīju vienu dzejolīti. No sākuma man juka tie latviešu un krievu burti. Latviešu B, krievu V, nu tā. Uzspiežu nepareizi, skatos, atkal nepareizi jādzēš ārā. Kas bagāts ir tas pirmais pie, nu tagad tālāk, pie, pilnās, pil. Šodien jau tehnoloģijas laikmets, taču nevar ar pildspalvu un tintes pudelīti sēdēt un rakstīt. Tā kā nu jāmācās uz datora. Labi jau ir, ka viņš ir. Visu var uzzināt, visu var dabūt, ko grib. Uzrakstīt, ko grib. Ja, piemēram, patīk vai kāds dzejolis ienāk prātā, man tūlīt jāceļās augšā, jāmeklē pildspalvu un jāraksta. Kas bagāts ir tas pirmais pie pilnās iles klubs, un bešā paliks sirmais un kautrīgais un glupais. Bet deputāti skatās, ka budžetā ir caurums, jo mutes pārāk platas, bet ciles pārāk šauras. Un tāds bija man tas pirmais dzejolis. Nu, tā kā neņemiet ļaunā, lūdzu.